Viesnīcas īpašnieks Aivars no Stabulītēm pārvācas dzīvot atpakaļ uz viesnīcu. Leons pasaka savam draugam Vadimam, ka ir atgriezusies Marta un atzīstas, ka domā par viņu. Marta pasaka Rihardam, ka nav gatava ar viņu precēties. Elza uztraucas, ka Leons izlems palikt kopā ar Martu. Leons piedāvā Martai alimentus, Marta atsakās no tiem. Skaisti gan Blumbergam tie zirgi, ne? Skaisti. Nu, tu jau man arī esi tāda skaista. Jā, tāds zirga ģīmis, ne tāds. Tu teici, tas bija kompliments. Nu, kas bija tik svarīgs, ka nevarēja runāt pa telefonu? Es biju pie Silvijas, viņa šodien raksta mājās. Lieliski? Nu, jā, tas, ka viņa laiž mājās, tas ir lieliski, bet kas būs tālāk? Kādā ziņā? Nu, viņai jau tagad ir baigā depresija. Tu saproti, viņa atgriezīsies savā tukšajā dzīvoklī, neviena ar ko parunāt, tās rētas uz sejas arī nav zināms, vai paliks darba salonā, mums arī vairs nav. Jā, neko galvu viņa neizskatās. Viņa 100 punktu atkal sāks dzert. Gunār, mēs nevaram pieļaut, ka viņa paliek viena. Nu, pagaid, ko tu gribi no manis? Tu gribi, lai es pārvalcos pie viņas, vai arī tu esi ieplānojis viņu uzaicināt dzīvot pie mums mazajā dzīvoklītī? Es gribu, lai tu parunā ar Blumbergu, lai viņš viņai atļauj palikt šeit, Stabulītēs. Jā, un kāpēc tu pat nevari? Nu, beidz, es jau tāpat viņam esmu pateicīga, ka viņš man pieņēma darbā. Nu, kaut vai arī tikai uz laiku, kamēr sapratīsim, kas būs ar salonu. Bet tev ar viņu ir labas attiecības. Labi, es ar viņu parunāšu. Tikai, es domāju, viņam jau nebūs nekāda iebilduma, bet Rasmai gan. Viņš atceries, kā pirms neliela laiciņa. Viņas abas divas, Silvija un Rasma, vienu uz otru paskatīties nevarēja. Nu, pareizi ir. Silvijas vīrtaču aizvīla Rasma. Labi. Silvija sen jau ir šķīrusies no Vadima. Un vispār Rasma ir apprecējusies ar Blumbergu. Un pēc kāzām viņa ir mainījusies un uz labo pusi, starp citu, lūdzu. Es to izdarīšu, bet ne par velti. Tu biji tikai uzmanība. Ar Dievu mazo dīvainīt, tu teici un jau biji prom. Gan kāds tevi apraudzīs, un kā tas bija jāsaprot. Un pārī jumtiem klusi aizlido mans neatklātais super NLO. Man tomēr šķiet tas visu izskaidro, kāpēc tik ilgi bija jāmelo, viens otram jāpat ar izķertiem un dienas vidu pateiktiem vārdiem. Kliedzās uz krastu, jāsteidzās. Silvija, nu te tev būs daudz labāk un ērtības ir lielākas un arī cilvēki būs apkārt. Nu, tomēr nē, es nezinu. Es visiem būšu par apgrūtinājumu un maksāt par istabu es tagad nevaru atļauties. Tev taču nekas nebūs jāmaksā. Silvija, nu beidz. Nu visi būs priecīgi, ka tu esi šeit. Kā tad Rasma arī? Paklausies, Rasma zina kaut ko? Varbūt tu Blumbergam arī neko neesi teikusi? Nē, Gunārs tagad runā ar Blumbergu. Nu viss būs kārtībā. Tad nekas nav skaidrs, nekas nav sarunāts. Nē, rīt es neesmu tā ar mieru, es eju projām. Pagaid, lūdzu, nē. Nu, tu sarunāji? Nekas man tagad nav jāsarunā. Es negribu tās žēlstības dāvanas. Es eju projām. Pagaid, Silvija sēdi, tās nav nekādas žēlstības dāvanas. Nu, nomierinies. Nu, Blumbergs atļauj tev te palikt. Viņš pat priecājās, ka tu te paliksi. Beidza man melot. Blumbergs, kas priecājās. Nu, tā ir reta parādība, bet šoreiz tā ir. Nopietni. Viņš uzskata, ka savējiem ir jāpalīdz, un nav taču viņš nekāds nezvērs. Nu, viņš taču zina, ka tev nav apdrošināšanas, un slimnīcā tu vairs ilgāk nevar atļauties uzturēties. Es varu atļauties pati savā dzīvoklī nomirt. Nu, ko tu mū?
Tu vēlreiz man pieminēsi tagad miršanu, tu dabūsi tā pa galvu, ka tu vispār man šito pieminēsi. Kas tur ir ar to Blumbergu? Muldies vai taisnība? Es neko nemuldos. Tā ir pilnīgi taisnība. Viņš priecājas, viņš uzskata, ka savējiem ir jāpalīdz. Un tu esi savējā. Viņš tagad nevarēja atnākt palīdzēt tev iekārtoties, jo viņam siltumnīcā kaut kāds pilnīgs sviests sācies. Tur zemesvēži kniebi nost tomātus. Un tagad viņš aptracis skraida ar lāpstu un certu zemesvēžus uz pusēm. Viņš pabeigs ar tomātiem, viņš nāks pie tevis. Tu tā domā? Saprotams. Kamēr mēs tā sēžam un gaidam, Rituts mums pagatavos kādu tēju. Nē, es kaut ko gatavošu nekā. Es jums tādas rūpes esmu sagādājusi. Nu, liecies mierā. Liecies mierā, kādas rūpes? Es runāju ar savu attapīgo vīrkungu, nevis ar tevi. Es nevaru. Man ir jāiet pie saviem zirdziņiem. Lūk tā. Ar tevi viss būs kārtībā. Tiešām. Tu lieliski izskaties. Čau! Čau! Tu no Izjādes? Jā, bet ko tu te dari tādā paskatā? Nu, visi jau nevar būt tik smalki kā tu. Izbeidz nopietni, ko tu te dari? Es te strādāju. Kopš kura laika? Kopš vakardienas. Palūdzu Rasmiņai, Rasmiņa palūdzu Blumbergam, abi nolēma, ka es varu būt noderīga. Un kāpēc tu man neko nepateici? Tu man jautāji. Piedod, jā, laikam, tā, ka mēs runājām, tad es atkal vairāk par sevi. Nu, tā kā par sevi, tā kā par Leonu. Atkal jau droši vien kāda kreņķa bija aizlaidusies no cilvēkiem pie dabas krūts, ko? Jā, laikam ir, bet negribu tevi apgrūtināt. Tu man neapgrūtini. Man ir savs viedoklis, kurus tev var pateikt. Nu, tad saki. Tu gribi zināt? Gribu. Leons ir precējies. Un es domāju, ka vienīgais, ko jums vajadzētu vēl noskaidrot, vai viņš ir gatavs maksāt alimentus vai nē. Un ja jā, tad cik lielu summu viņš ir gatavs dot? Galu galā, ja viņa ir viņa meita, lai viņš atver maciņu. Es domāju, ka tā ir vienīgā lieta, kur vēl jums ir jānoskaidro. Jā, laikam, Leons domā tāpat kā tu. Katrā ziņā paldies, ka pateici savu viedokli. Tēja. Jauki. Nekāda lielā komforta nav, vai ne? Nekas, es vienalga priecājos, ka mums ir sava māja. Varbūt tomēr gūtu vajadzētu nopirkt. Nu, beidz, mēs par to jau runājām. Mēs pirksim mēbeles, tad, kad viss būs gatavs, tad mēs zināsim, kas ir ar naudām, ko mēs vēl varam atļauties, ko nē. Piedod, neesmu miljonārs. Tad, kad es ar tevi precējos, es zināju, ka es neprecos ar miljonāru. Forši. Misena. Forši. Tā kā bērnam laikos. Kā kojās? Studiju laikos. Jāsaka paldies Laimaņa onkulim par matračiem. Neapšaubām, jā. Rasmu satiki? Kāpēc jautā? Nē, nu, es ceru, ka viņai nav iebildumi, ka mēs tā stabulīšu matračus un sagas. Gribēju pajautāt, Martu satiku? Jā, satiku. Nejauši. Runājāt par kaut ko? Nē. Nu jā. Par alimentiem. Un? Neko. Viņa atteicās. Nu, mīlulīti, nu tev arī. Gan jau, ka Marta tev nebūs iedevusi neko tik garšīgu, vai ne? Mīļā, Silvija ir iekārtot istabiņā. Blumbergs vēl palika pie viņas. Viss ir kārtībā. Tas ir labi. Kas tev? Nekas tāds. Kā nekas tāds? Nu, pagaidi.
Ja tev šitas darbs nepatīk, nestrādā. Mēs taču par to jau runājām. Kaut kā izkulsimies. Man Kaut kāds haltūrs. Man patīk. Darbam nav nevainas. Kas tad? Marta. Marta man uzkrita uz nerviem. Nu jā, tavu bērnības draudzē. Vairs nav. Kur tu nu tik šarpi? Tu zini, man vienkārši ir līdz šitai vietai. Man tā pašapmierinātā laimes lutekles viņu vairs izturēt nevar. Gunār, viņai viss krīt no gaisa. Miljoni, vīrietis, bērns un viņa vēl čīkst. Mīļā, viņas vīrs ir miris. Viņas bērnu tēvs ir apprecējis citu. Viņai tas vien ir kā miljonu un meitiņu. Viņai blakus ir cilvēks, kas viņu mīl. Viņu vienkārši neredz. Tu domā Rihardu? Jā, viņš mīl Martu. Un tas ir pilnīgs sviests, kā viņi to džeku čakarē, kaut kādu mistisku nākotnes cerību vārdā. Tu tiešām domā, ka Baumans ir īstais? Ja viņš nav īstais, tad lai viņas saņemas un pasaka to Rihardam. Nevis valkā viņai zastas. Un pēc tam sēž un gaida kaut ko cēlu un nezinām. Tā, to krāsu lūdzu uz virtuvi. Tā, un tapetes uz kafejnīcu cauri virtuvei. O, beidzot toreiz šeit. Es jau sāku uztraukties, kur tu esi pazudis. Kā, jūs visu laiku gaidāt mani vestibilā? Nē, nu tik traki ar mani vēl nav. Nē, te vienkārši tāds strateģiski izdevīgs punkts. Es te varu vadīt darbus visos virzienos un visu pāraudzīt. Strādnieki to zina, un tāpēc raujas melnās miesās bez pīpauzēm. Vispār man nevar jāsaka, jūs esat prasmīgs būvdarbu vadītājs. Nu, pieredze jau man ir. Galu galā savu farmu Anglijā es uzsāku gluži no nulles, un sports jau arī pieradinājis pie disciplīnas. Nu, ko tad tu gribēji man teikt? Varbūt apsēžamies. Apsēžamies? Nu, ko, mums ir sarežģījumi? Kā jums ar tā liekas? Nu, es taču redzēju to skatu pie degošās viesnīcas, kā Marta metās pie Leona. To jā. Rihard, mēs varam izlikties, bet mēs varam izrunāties arī kā draugi. Es gribētu, ka jūs ar Martu apprecētos. Tas nav iespējams. Kāpēc te? Vai tāpēc, ka Marta vēl joprojām domā par Leonu? Nu, es atvainojos. Leons ir precējies. Un cik man zināms, pat netaisās šķirties. Paldies. Leon, piedod, ka es nenopirku neko ēdam. Tas nekas. Es aiziešu darbu. Māsiņas uzmērīs man pāris svētnaitas. Jā, painteresēsies, kāpēc tev ir tik slinka sieva. Nav man sieva slinka. Pirmo dienu esam jaunā vietā, dzīvojam būvbedrē. Piedod. Nestandarta situācija. Nogulējām ar līdz pusdienu laikam. Tie cilvēks ne tikai pat vecāks par mani. Nejust to savā ādā. Tu domā, ka es vēl esmu tik ļoti, ļoti jauna, vai ne? Nē, tu neesi. Es nedomāju, tu esi, protams, ka jauna, bet tam nav nozīmes. Labi, nav arī tā, ka man dzīvē nekas nebūtu gājis pāri. Zinu. Bērnams, pirmā mīlestība, Oto, recidivists, ābols zeglis. Pāris sviestmēžu tā ir problēma. Brokstīs. Protams. Vai te tās ir? Jā, Mildiņa. Nāc vien augšā. Kur jūs esat? Pliku tēju, tu esi ar saorganizēju, vai ne? Vai sveiki, bērni! Nu, tik es zvanu pie durvīm. Čau, Mildiņa. Klusums klauvēja arī nevienu, es domāju, nākšu tik iekšā. Es ceru, ka es jūs neiztraucēju. Nu, ja es uzzināju, ka jūs esat te ievākušies, un domāju, atnesīšu siltas pusdienīgas. Paldies tev. Krustvaiņ, tu esi zelts. Jā, nu te jau laikam nav ne plīts, ne gāze, ne īsts virtuves. Kā te vispār var dzīvot? Ko? Tad izrādās, ka kaut kā var. Redz, rādi, ko tu esi atnesusi. Kas tas ir? Pankūciņas. Pankūks, Leonam. Jā.
Aha. Kas tur? Nu, tad jau redzēsi, ko tu prasi. Velk. Aivar, es priecātos, ja viss būtu tik vienkārši, kā jūs sakāt, ja Marta tiešām gribētu precēties. Sēdi. Rihard, atklāti un godīgi. Leons man nav simpātisks. Ja? Jā, viņš ir daudz darījis manā labā, viņš ir darījis manas veselības labā, viņš ir izglābis mani no ugunsgrēka, bet vienalga es nevaru viņu ciest. Es domāju, tāpat kā tu, ja es kļūdos. Skarbi vārdi, ne, kā ārstus viņu cienu. Bet kā Sansenis tu viņu nicina. Es viņa klātbūtnē jūtos slikti. Nemaz nerunājot par to, ka viņš ir ieviņas tēvs un ka viņš grauj mūsu ģimenes mieru. Kaut kas man tai cilvēkā tracina. Es nezinu, vai tā ir tāda nerēķināšanās ar citiem, vai kas. Var jau būt. Un ieviņu tu esi iemīlējis? Jā. Un pārsteidzošākais, ka viņi mani arī, es atceros, mēs pirmo reizi šeit vestibilā satikāmies, viņi man pasūtīja vienu māju tālāk. Kārtīgi es viņai pasaku komplimentu par... Pagad, uz kurien jūs ēdat? Kā, kur pēc flīžu līmes? Jā. Es viņai pasaku komplimentu par bantu, viņa man atbild riebis, man tā banta un aizskrien. Tā arī nevarēja saprast, kas viņai riebis banta vai es gal galā, bet tagad jūs varētu būt ideāla ģimene. Nu, jā. Tu, Marta un Ieviņu, un es atbalstītu, cik spētu. Jūs varētu dzīvot manā farmā, Anglijā. Nu, jā, es labprāt, bet, būtu prom no tāda aktera acīm pirmkārt, kuram atliek tikai pasvilpt, es atvainojos, lai Marta skrietu pie viņa. Tu nenovērtē manu vedeklu par zemu. Marta zina, ko viņa grib no dzīves, un ar kājām mīdīt viņa sev neļaus. Ok, jums taisnība, es atvainoju. Jūs abi te? Sveiki, ko tu te dari? Mēs runājamies par... Tu zini, mēs apspriežamies, ko Rihardam darīt ar savu privātu praksi. Vai mēģināt to atvērt šeit, vai rēķināties ar iespēju, ka jūs visi trīs atgriežaties Anglijā? Nāc tik Silvija droši manās pēdās. Stabulītis ir būvēts cilvēkiem, lai viesi justos ērti, lai viss būtu par rokai. Nu, lūk, un te būs tava celle. Tur ir televizors, televīzijas pults. Atveseļosies, ievingrinās pirkstiņus, varēs slēgt kanālu pēc kanāla. Sēdies droši uz dūnām, uz pēļiem. Te ir dušu telpa. Te ir viss nepieciešamais. Duškabīna dabiski. Izlietnes, spogulis, klozetpos, vannas gan nav. Tas ir mīnus, bet nav. Tā platība te ir. Viss nepieciešamais. Sieviete ir skapīši, kur nolikt visādas skrimskramiņus. Ja tu gribi kaut kādas mantas no savu dzīvokli, lai justos mājīgāk, pasaka man. Žvikt turp, žvikt atpakaļ, viss. Es jūtos tik neērti. Jūs visi tik labi pret mani izturaties, jūs un Gunārs un Rita. Un kas es jums esmu patiesībā pilnīgi svešs cilvēks? Gan tu man sasmīdināji. Kas tu par svešu cilvēku? Tu mūsu ģimenes loceklis. Cik tas ir drausmīgi. Nesāc tikai čīkstēt, nesāc raudāt. Būt citiem uz kaklu. Jūs nevarat iedomāties, kā tas sāp, ka tavs ģimenes locekļi nelieks par tevi neziņas. Labi. Es esmu šķīrusies. Vadims Ziedis atnesis. Bet pats neatnāca nereizi. Vismaz dvīnīšus būtu pie manis atvedis paciemoties. Nē! Es varēju tur raudāt, es tur varēju... Pagaid, Silvi, nomierinies. Tev jāsaudzē sevi. Varbūt, ka tā ir taisni labi. Ko te mazie bērneļi te darīs? Paskatīsies uz tevi, sabaidīsies, sāks uztraukties par mammu. Kam tas vajadzīgs? Piezvanīt viņi varēja. Vismaz piezvanīt. Sveiki! Vai kādas šausmas jums kabīnes ar pašai jākurina? Ja es te strādātu, tad jau jums par tādām lietām nebūtu pat jādomā. Ja tu nāc pie Aivarta, Aivars tagad dzīvo viesnīcā. Es zinu, bet es nāku tieši pie jums, Rasmiņa. Es gribu, lai jūs zinātu, kādu čūsku jūs esat savā mājā ielaidusi. Par ko tu runā? Kad es jums lūdzu pieņemt mani darbā stabulīties, mani jau jūs nepieņēmāt, bet Ritiņu gan. Un tagad es gribētu, lai jūs zinātu, kas par cilvēku ir Rita. Kāda tad viņa ir?
Nu, citu izmantotāji viņi ir. Vispirms viņi iekortelējas darbā pati, pēc tam viņi savelk savus radus un draugus. Nu, darbs viņai prātā. Bet iedzīvoties tā kārtīgi, iedzīvoties uz jūsu rēķinu viņai un viņas draudzenītēm. Nu, kādām vēl Ritas draudzenītēm? Par ko tu tagad te runā? Paga. Te jūs nekā nezināt? Nekā. Nē, man vispār trūkst, ko teikt. Tad visu to viņa dara aiz jūsu muguras? Ko dara? Ja tu Zenta kaut ko saka, tad saka normāli, lai cilvēks var saprast. Nu, bet viņa tak Silviju ir atvilkus dzīvot te uz stabulītēm. Un par spīti tam, ka zina jūsu attieksmi, un es pilnīgi esmu jūsu pusē. Es saprotu, kāpēc jums Silvija nepatīk. Nu, nav viņa labs cilvēks. Nu, tu gribi teikt, ka Silvija tagad dzīvo šeit stabulītēs? Nu, bet tieši tā. Un kur tad viņa ir? Nu, kaut kur tur, otrajā stāvā. Viesu istabiņās. Precīzi jau es nezinu. Ja grib precīzi, tad ir jāprasa Ritai. Tikai neraud, Silvija. Neraud, Silvija. Raudāšana tev nāk tikai par sliktu. Tu izskatīsies veselāka, atveseļosies, ieraudzīs savus dvīņus. Veselāka. Man zēja nekad vairs nebūs tāda kā agrāk. Mate. Es vispār, kur es varēšu iziet ārā? Es nevarēšu cilvēkiem vairs rādīties. Nomierinies, Silvija, viss nokārtosies. Mate ataugs, apdegums sadzīs un savus puikas satiks. Paldies. Nu? Ir tik labi, ka kāds pasaka kādu labu vārdu. Lai arī tā nav patiesība. Tā ir patiesība. Šoreiz tā ir patiesība. Kad tu būsi atraisījies no tiem apskāvieniem, lūdzu atrodi laiku arī man. Rasma, nu kādi apskāvieni? Nu nav nekāda apskāviena. Par to mēs parunāsim mājās. Ārprāts. Nu, es jums sagādāju problēmas. Silvija, problēmas ir priekš tam, lai tās risinātu. Bet tagad to atpūties, iejūties, man jāiet parunāties ar Sigievu. Nē, es saprotu, protams, tev ir jāizlem, ko darīt ar savu praksi. Nu, jā, bet, Mārta, es nekādā gadījumā negribu to izlemt viens. Man tiešām interesē tavs viedoklis. Paklaus, varbūt uzkāpšu augšā un piemēri. Labi, paldies. Tiešām tas Aivar izmērs? Klau, man kaut kā liekas, ka tu neatnāc pie Aivara parunāt tikai par savu psihoterapeitu praksi. Pagaid, manās acīs Aivars ir tikpat kā tavs tēvs. Aivars ir man ļoti labs draugs, un ja viņu uzskata par vecstāvu, bet viņš nav mans radinieks, un es tev būtu ļoti pateicīga, ja tu tomēr nepārunātu ar Aivaru lietas, kas attiecas uz mani. Marta, mēs nerunājam neko sliktu. Jā? Tieši tā. Es gluži vienkārši gribēju viņu apciemot. Viņš taču kā, viņš ir ilgi slimojis, tagad dzīvo viens. Jā, tā tas ir. Ok, mēs runājam arī par tevi. Nu, labi. Kā dzīvot tālāk? Mums. Anglijā man bija viena brīdi sajūta, ka es esmu ģimenes loceklis. Tagad mēs atbraucam, tu satiecies ar Leonu, pareizā sakot, ierauga viņu. Man atkal ir sajūta, ka viss jūk un brūk. Nu, tad tik ēd. Apetīti kā vilkam. Tu, Elziņa, neēdīs, ne? Es neēmu, Milsten, paldies. Nē, pankūks nav mans mīļākais. Es negribu. Vai? Man taču te ir biespieniņš, jogurtiņš, es savējiem nopirku. Es taču varu uz veikalu aizskriet vēlreiz. Milsten, nē, tiešām, paldies. Man vienkārši nav ēst gribas. Es aiznesīšu krūzes uz virtuvi. Jā? Klausies. No kura laika tad Elziņa par apetīti sūdzās, ko? Ko? Pēc. Liecies mērā. Neņem viņu galvā. Mums šodien viņa sanāca tāda nepatīkama saruna. Nu, un tāpēc viņi tagad savu slikto noskaņojumu izgājuši par tevi. Vai, Diņ, tu man nekad tādā tonī neesi par Elziņu runājis. Nezinu, ko lai dara. Kā lai dzīvo tālāk.
Kungs, jā. Tad jau laikam Marta. Ai, būs labi. Viss būs labi. Ēd, ēd. Vai tālāk man ir jāsmejas, vai droši karā jādodas? Aiz manām durvīm spēlējas tavs baltais klus.